Sveiciens visiem raidījumā Krējums saldēs. Mēs esam atpūtušies un mēs ļoti arī ceram, ka jūs esat baudījuši visus atvaļinājumu priekus un arī Latvijas vasaras īpatnības. Mēs atgriežamies, lai jums joprojām turpinātu stāstīt par to, ka dzīve nav garlaicīga, kas skaists un interesants un arī kulturāls notiek mūsu pilsētā un arī ārpus tās, bet sāksim mēs ar mūsu galvaspilsētas dzimšanas dienas svētkiem, proti pirmā diena, un kas tad interesants notika mūsu Rīgā. Svētki pilsētā, kā tas tradicionāli bijis, sākās ar ļaužiem biezāko vietu – tirgus laukumu. Līdzās aktuāliem sezonas dārziņu un augļu piedāvājumam, tautai tīkams izklaides country stilā. Tirgus apmeklētājiem uzstājās pašmāju talantu fabrikas Okarts jaunieši, kas lieliski papildināja raibumu, kas raksturīgs vienai no Rīgas iecienītākajām vietām – Centrāltirgumu. Šeit valda sava kultūra, attiecības un sapratni par svētkiem. Pilsētas otrā galā biķernieku trasē bija sabraukuši viesi no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Anglijas. Trasi kārtīgi pierūcināja Baltijā vērienīgāko sacensību autošosejā dalībnieki. Līdzās nopietnām, dārgām un modernām sacīkšu mašīnām manas bērnības tākšu auto tagad retro vērtību ieguvusī Volga. Varbūt kāds vēl atceras, kad kādreiz modernajā biķernieku trasē notika Dzinteru Volgas sacensības. Tā ir vēsture, bet skaistu un ātru mašīnu vērošana vienmēr bijusi cieņā un lieliski papildina jebkuru svētku programmu. Bet pārceļoties no rūcošajiem spēkratiem uz Vecrīgas sirdi, nokļuvām svinīgā pilsētas mēra pieņemšanā, kur tika godināti zelta pāri. Ģimenes, kas nodzīvojušas kopā 50 gadu, uz pasākumiem bija saradušās itin kuplā skaitā. Daudziem tā bija unikāla iespēja personīgi paspiest roku pašam mēra kungam, kā arī baudīt foto un video kameru nedalītu uzmanību. Bet īstie svētki tikai sāk iekustēties pilsētas parkos un laukumos. Ideālie laikapstākļi un nedēļas nogales tuvums tikai pastiprināja lielisko atmosfēru, kas bija pārņēmusi Vecrīgu. Ar skaistu koncertu, kurā atskaņoties skaņdarbi veltīti pasaulē laikam svarīgākai tēmai mīlestībai, Rātslaukumā uzstājās unikāla starptautiska projekta jaunais orķestrs jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Francijas. Tikšanās uz skatuves bija kā randiņš starp dažādu tautu jaunajiem mūziķiem, lai ar savai tautai raksturīgākajiem instrumentiem mūzikā izteiktu atzīšanos mīlestībā viens otram, vasarai, pilsētai un dzīvei.